piegājiens, laikam. Puiši daudz vairāk, neteiksim daudz, bet vairāk Sopuslietu pilsoņi raksta, kā darīt. Un vien nolūz uz mēli. Wobleri. Tā kā man nevienu wobleri pašlaik te nav uz vietas, nācās nopirkt vienu jaunu Kinga wobleri. Pirmkārt, noņemiet āķus, lai netraumētu ne sevi. Tā, noņemam āķīšus. Saprotiet, kāpēc tas viss tur rāda, tāpēc, ka, tā mēlīša līmēšana arī darbu prasa, vai ne, un es negribētu tādu, līst iekšā citu cilvēku te šeftēs, lai viņi līmē, lai viņi ņemās, lai darās, jo es wobleris netais principiāli, es ar viņiem ķeru tikai vienā veidā ar daunrīgiem. Citur es wobleris neizmantoju. Varbūt tas ir tāds un grapa iekšā. 3 lati šitāds maksā Kinga wobleris. Labi. Tātad, ja mums ir zudus mēle, vislabākais būtu kaut kur sameklēt analogu, it sevišķi, ja tie kaut kā dārgā krapals vai kaut kādu wobleri, tad jūs vienkārši varat samērīt. Kāds ir šī, kā tā mēlīti. Tātad, pirmkārt, mums mēlītē, visam mēlim, lai būtu laba dinamika, lai viņš spēlētu, viņam viena puse jābūt apaļa, šī puse, un šī puse ir plakana, bet es viņu nekad plakana netaisu, ja es arī taisu. Wobleris es citreiz arī, ka man nav ko darīt uztaisu. Es šo vietu izņemu tā kā karotīti. Tātad pretestība ir višķiņ lielāka, un tā spēle viņam ir agresīvāka. Ja man wobleri zandarta, wobleri tā ir jāpārtais, jo zandartam kas patīk? Zandartam patīk šiverīgi asa zivtiņa. Varbūt tas nav 100%, vai ne, bet, lielākoties, ja lielākie zandarti man tieši uz tādu ātras spēles woblerim ir bijuši. Tātad, kas notiek, piemēram, šī mēlīte ir nolaust, viss caur, redziet, gatavs, nolūzus, mēlīte, viss. Mēs paņem smuki kādu organiskā stikla gabaliņu un no tā, vai pēc parauga, vai pēc kaut kāda analoga vizuļa, mēs uztaisam. Ļoti līdzīgs šim. Tāda es bišķiņ izliekšu ārā, lai sagatavotu visu to, kas ir vajadzīgs. Un tad turpināsim tālāk. Mēs esam sagaidījuši, kad mēlīte ir nožujusi, un mēs varam viņu apstrādāt. Mēs varam darīt vairākiem instrumentiem, tā kā mani vairāk visi pielāgos pie blitku būvēšanas, tad es ņemu talkā slīpmašīnīti. Man izveidoja mēlītei šāds priekšā karots padziļinājumu. Lūk. Tad sākam apstrādāt mēlīti. Šo pusi parasti es uztaisu pusapaļu. Jo šai mēlei ir jāatveido spāns. Jāveido savu veidu pretestību, ar kur viņi iedāncina visu pārējo. Praktiski tā visu tā padarīšana ir antispāns, kurš lidmašīnai veido nevajadzīgas kustības, tās, kas vizuāli vajadzīgas.
Tālūk, un tad mums vienīgais ir kasi. Nu, mums vajadzētu, starp posmā ielīmējuši esam taisni. Starp posmā vajadzētu pārbaudīt viņu. Ja kaut kāda sāna kustība neliela, tad mēs varam visu saregulēt ar to riņķīti, pie kura siena klāt voblēt. Nu, tās lietas, kas jau te nekāda Amerika nav. Šo gropītu voblerim jūs varat uztaisīt es taisīju ar slīpmašīnīti, jūs varat uztaisīt ar zāģīti. Smuki, paņem zāģīti, un tieši pa veco vietu, čuk, izzāģē viņu ārā. Nu, šis juvelēra zāģis, var to izdarīt ar finieru zāģi. Un tā, kad jau ir šī mēlīte izveidot daudz maz, tad viņi ielīmēm iekšā. Ja viņi ir labiem sveķiem, faktiski te vajadzētu polaritāni, jo tas kausē organisko stiklu un šis sakausējums būs ļoti labs. Ar sveķiem, ar epoksīdu sveķiem pat var arī tā neturēt. Nu tā, kāpēc jūs rāda? Es pats negribu viņu ņemties ar šitiem tādiem remontiem. Viņi aizņem daudz laika un ķēpīgi un ir tomēr finišē jābūt, ka tā zivtiņa strādās. Es uzskatu, ka paštaisītājiem mēlē, ko jūs esat licis un izmēģinājis ar visādiem variantiem, viņam jāstrādā tam vizuāli labāk nekā rūpnīcā masveidā taisītam, jo šeit tomēr var to spēlīt kaut kā pats izveidot. Nu, bet tas viss nāk ar laiku, ar iemaņām, ar mēģinājumiem. Palūdziet fugu, es skatos, viņš ļoti labs taisa. Uniks fugu. Tā kā ņemiet. Priekš kam jādod kaut kādiem meistariem taisīt, ja jūs pats to visu varat labi izdarīt mājas apstākļos. Labi, parādīju, ko bija šodien solījis parādīja, twisterīšu atdzīvināšanu parādīja, neēdamos voblerītiem mēles kā ielīmēt parādīja. Tagad man jātaisa pols. Labi, paldies par uzmanību.